Čau, čau! Šodien atkal par elektromobīļiem. Aiz manīm stāv Volkswagen ID.3, konkrētā modeļa versija Pure Performance, un šāds modelis mums ir gādāts, bet laikam neesam video taisījuši. Tāpēc šodien stāsts par šo te value for money, kā man šajā video gribēsies viņu saukt, par šo Volkswagen Vācijā ražoto elektromobīlu. Volkswagen ID.3. Šī īsā virsrakstā varētu teikt ir Vācijas lielākā autoražotāja Volkswagen atbilde uz šo te elektrisko revolūciju. Šis te modelis ir uzdizainēts un sākts taisīts no 19. gada, kā atbilde visai pasaules šai te virzībai uz elektrību. Tad, kad šos te modeļus, kā saka, dizainēja un laida dzīvē, ja, bija baigais tāds mākonis uzpūsts, ja, ko nu tagad Volkswagen uztaisīs. Ja. Un tad šis te modelīts, varētu teikt, ir tāda tieša Vācijas atbilde uz Tesla Model 3, kas visu pasauli ir iekarojusi ar savu to value for money, ka mašīna nemaksā vairāk kosmosu vai tikai bagāti cilvēki, bet ka tā ir mašīna parastam, vienkāršam cilvēkam ikdienas lietošanai. Tad nu arī apskatīsimies sīkāk un panalizēsim plusiņus, mīnusiņus un kā viņš kustās un vai ir jēga tādu pirkt. Šis beidzot tad ir elektromobīls, kas ir dizainēts no nulles kā elektromobīls. Šis te kopējais tas dizains tam autiņam, nu, ir kāda māte, kāda meita, kādam patīk, kādam nepatīk. Skaidrs, ka viņš ir kā elektrisks auto, ir mēģināts uztaisīt bišķiņa futūristiski, ja, un galīgi ne konservatīvi vai vienkārši tā kā mēs no parastiem Volkswagen Passatiem vai Golfiņiem esam pieraduši. Ja. Šeit ir, kā saka, apaļš bumbulīts, ja, bez nekādām restēm, ja, jo elektromobīlim radiatoru priekšā dzēsēšana nevajag. Ejam uz mašīnas sākumu, ja, ko es no tehniskiem parametriem runāšu, par ko man īstenībā arī vakar šo te auto no Vācijas saņemot un pirmo testa braucienu veicot. Kas man pārsteidza, man visu laiku manā personīgajā galvā tas ID.3 likās, ka viņš būs maziņš, ka viņš būs tā kā Polo, tā kā Golfiņš un kaut kas, teiksim, baigi maziņš. Ja. Tā mašīna arī ir maza. Ja. Viņai kopējais garums nav vairāk 4,3 metriem, ja, kas ir stingri virs tāda vidējā vidusklases automobīļa. Ja. Bet ar to, ka viņš ir dizainēts no nulles, ja, viņam nav liekas lietas. Viņš ir salonā, viņš ir kudišķi ietilpīgs. Ja, un ja es 50 ikdienā braucu ar Audi A6, tad man pat pasēžoties bagāžniekā, paskaties, nu labi, nav A6 izmērs, bet viņš galīgi viņu nevar nosaukt par mazu mašīnu. Mums ir bijuši video par Renault Zoēm un tā tālāk, kas ir mazas mašīnas, ja, un tad nāc skaties bagāžnieks, nu, šī tas ir normāli. Ja, te nav tā, ka te tikai vienai somai lieta. Ja. Iesēžamies aizmugurē mašīnai. Es pats esmu 50 pie stūras sēdējis, ja, es zinu, kā es sēdekli, es Latvijas vidējais, ne tas slaidākais, ne tas mazākais cilvēks pats priekšā sēdējis, tad sēžu aiz sevīm. Klausies, šiten te nav tā, kad šī vieta tikai bērniem, ja. Ir tāda autotirgotāja joka, no aizmuguri ir tikai bērniem, ja, šeit. Labi, uz ārzemju braucienos es nebraucu ar šito mašīnu, ja, bet te nav vietas maz. Ja. Plus vēl, ko es pēdējos dažos savos video pievēršu uzmani, sēdu pozīciju. Ja. Šeit ir sēdeklis augstu, ja, ceļi normālā leņķi nav. Tu neesi ierauts, kā saka, ka kaut kā ticis iekšā. Vienā sakot, šī mašīna ir maza, bet iekšā viņa praktiski un te nevar sūdzēties par vietas trūkumu. Tā kā mammai ar bērniem vai jaunai ģimenei, ja, te ir un vietas, ko praktiski dzīvot. Lienam uz priekšu. Lienam uz priekšu. No ko sēžamies priekšā? Opā, hopā. Tā, man gribās pabraukt, jo tad būs silti. Rudens mums šogad sācies ir ātri un drēgni. Tā, ko mēs te redzam? Volkswagen, teiksim tā, pēdējo 3-4 gadu visi dizaina elementi, ja? Šī te stūre, šīm te pogām tagad, teiksim tā, iet
Visos tekošajos modeļos vai Tiguanos vai Passātos jaunā pārauga viss ekrāns un viss interfejs. Tu jūties kā Volkswagenā, jo tie dizaina elementi visi pierasti. Tas, kas ir forši, jā, nu, kā elektromobīlim, te nav nekā lieka. Jā, te, ar to, ka mums nav ātrumkārba vai kaut kas, jā, te ir ietaupīta vieta, te visu praktiski var samest, jā, un ir forši. Ļoti Volkswageniski beņķīši. Beņķīši mums šeit ir pa vienkāršo. Te es arī vēlāk video pastāstīšu apmēram, cik šī mašīna maksā, jā, un man tas video stāsts tālāk aizies, jā, kad ne visas jaunās svaigās mašīnas obligāti viņām jābūt ir krutām premium vai ar lieliem ādas beņķiem, jā, bet šeit ir stāsts par value for money, jā, jo šī mašīna maksā pārsteidzoši maz pret to, ko viņa praktiski lietošanā var sniegt. Atgriežoties pie dizaina, jā, šis ir, kā saka, no jauna dizainēts auto, jā, un tāpēc te no tā elektromobīļa daudz tās futuristiskās lietas, jā, mums nav vajadzīgs vairs liels ekrāns, kas rāda motora apgrieziens, te viss ir minimālismu stilā. Multimedija interfejs, viss ir, tas ir, teiksim tā, tipiskais svaigais Volkswagens, jā, stūra arī ir pazīstama ar šīm te podziņām un tā tālāk. Te viss ir, tas, kas ir vajadzīgs, viss ir šausmīgi tuvu, jā, nekā lieka un āmen. Mašīna ir maza, jā, bet tai pašā laikā sajūtā ietilpīgi, jā, te ir, kā saka, beigais to no āras varēja redzēt. Tas dizaina triks uztaisīts ar šausmīgi platu priekšējo paneli. Respektīvi, veistīkls ļoti tālu aiziet uz priekšu, jā, un tas mums rada tādu gaisīgu, ietilpīgu sajūtu šajā salonā. Lai taupītu vietu vidus konsolē, jā, mums ātrumkārbas pārslēdēs, labi, te nav ātrumkārtas, šobrīd elektrisks slēdes ir šiem te augšā, jā, un līdzīgi arī kā Škodas jaunās vienkārši tāda elektriska ķobīti ielikuši, jā, vienkārši pagriežam uz priekšu un mēs ripojam. Bez skaņas klusām. Tad sākšu savu stāstu par tehniskiem datiem. Tātad, kā visiem elektromobīļiem, kā visiem ražotājiem, vienmēr ir daudz dažādas versijas. Teslām ir versijas, un arī, protams, ID3 ir dažādas versijas. Šeit ir 3 dažādas bateriju versijas, mazā, vidējā, lielā. Konkrētā mašīnīte mums ir tā saucamā atkārtošos reizi value for money mašīnīte, ja, kur principā viss ir uz to švakāko komplektācijas galvu. Konkrētajai mašīnai ir 45-55 kWh baterija. Ja. Kāpēc saucu divus ciparus? Tāpēc, ka Volkswagens atšķirībā no Teslas tā viltīgi raksta ir baterijas tilpums 55, bet lietojamā patiesajā pieejamā kapacitāte 45. Ja. Un, protams, ka šim te modelim var sameklēt versiju, kur šī baterija jau ir pie 80 kWh. Lielāka baterija tālāk var nobraukt. Šim te ir tātad mazākā baterija, ar ko var nobraukt vidējā ciklā 330 km. Kas nav tas nav ne tuvu rekords, ja, bet tas ir pilnīgi adekvāti pilsētas dzīvei, un tas ir vairāk nekā pietiekami. Tā mašīna ir moderna, ja, nav tā kā pirmie e-Golf vai pirmie e-Api, ja, lielajās, ka viņi var nobraukt 140. Ja. Un vēl pēc gadiem, kad tā baterija nav jauna, plus vēl ziemā, ja, tur kā saka, vienreiz varot veikalam atpakaļ aizbraukt un jau tu esi tukšs. Līdzīgi kā Teslām, arī šim modelim ir dažādas jaudas versijas. Pilnpiedziņa nav pieejama, visiem ID3 ir pakaļas piedziņa, bet ir pieejams 2 jaudas versijas. Ir pieejama jaudas versija elektromotoram ar 150 zirdziņiem, kas ir šai tātad vismazākais, kā saka, cipars, vai ir pieejama arī versija, Pro versijā ir pieejama 205-204 zirdziņi. Nav pamēģinām, kā viņš te pātrinās mums. Klusām. Mēs jau esam uz 70 zonā, viens mazs piespiediens. 150 it kā nav daudz, bet tie ir, man gribās ieviest jaunu terminu savā valodā. Elektriskie 150 zirgi ir vairāk nekā dīzē 150 zirgi, ja, jo tas uz papīra tas pātrinājums nav tur nekā kā sporta mašīna, nav tur nekādas mazās sekundes, tāpat tur ir kaut kas pa vidu zem 10 sekundēm, vairāk par 7, es precīzi neesmu skatījies, ja, bet tas vieglums, cik tā mašīna kustās uz priekšu, ja, ir wow, ja, un pilsētas apstākļos
viss notiekās bez piepūles. Un tas ir pilnīgi, kā saka, pilsētas apstākļiem vairāk nekā vajadzīgs. Es nebiju ar ID3 braucis, ja mans tāds parastā latvieša priekšstats bija tāds, kārtējais, ja, ar ko viņš tāds nekas tur īpaši nebūs. Ja. Nekas jau īpaši arī šajā mašīnā nav. Ja. Svaiga, moderna mašīna, bet man vakar viņa, saņemot mašīnu transporta kompānijā un veicot, kā saka, braucienu uz CSDD reģistrācijas vajadzībām, man šī mašīna šausmīgi patīkami pārsteidza ar, nodefinēsim pareizos vārdus, ar gaitu, ar to vieglumu, cik viņa kustās. Ja? Tā mašīna ir dizainēta no jauna, viņa kustās viegli, viņa griežās viegli, ir tāda sajūta, ka tu esi tādā slīdošā pūciņā. Ja? Daļēji tas ir par to stūrēšanu, tas ir tas puses, kad tā ir pakaļs piedzīmes mašīna. Ja? Tad, cik viņa ļoti labi pagriezienos ir klausīgi. Ja? Te neiet runa par autosportu vai kaut kādiem pagriezieniem. Apgriešanās rādījus. Šis mums tipisks, pat bija tipisks testa maršruts. Ja? Wow! Es iegriezos būtībā pusotrā joslā. Ja? Nevis kā ar dažiem rasniem auto, ja? Man ir pat jāuztraucās, lai es apmalē netrāpu. Iet viņš ar tā. Nav laburkaste, nav arī baigi mīgs, tāds patīkams, vidējais adaptāts. Viņš it kā pētot to mašīnu, skaties, 50 pēc apdares materiāla kvalitātēm, ir viņš lētāks, ja, nekā Tesla, ja. Bet tai pašā laikā skaņā un skaņas izolācijā viņš mums nezaudē Tesla nekā fundamentāli, ja. Viņš ir kluss un tā tālāk. Piekar arī, mums ir laikam 18 solu disku, tas ir tāds niķis elektromobiļiem liktos lielos diskus, vai būtu vai būtu aerodinamika. Jā, bet viņa ar mūsu netik labo kārtējo Rīgas ceļu ļoti labi tiek galā. Mašīna, protams, ir svaiga, tāpēc tas nekas arī liekas nav sagaidāms no skaņas. Bet vienmēr sakot, es pats sevi vakar pieķēru, ja, kad tu braucot, atkal tāds vispārīgs termins būs, tu nenogursti braucot. Ja. Viegli kustās, tā mašīna ir paklausīga un tu šajā te budžeta klases mašīna jūties komfortabli. Un tad parunāsim par cenām. Gadus atpakaļ elektromobīļi bija tikai, ļoti turīgiem cilvēkiem aizsniedzams sapnis vai tam līdzīgi. Tesla taisa revolūcija, redz ar Model 3, ja, kad viņus, jaunas var nopirkt pat līdz 40,000 eiro vai apmēram. Ja. Kad šito te mašīnu palaida, tieši tā Volkswagen grupas tā sūtība bija tāda konkurenta un darīja to elektroprieku vai elektropiedzīvojumu tuvāk tautām. Ja. Jauni viņi maksā arī atkarībā no komplektācijas apmēram tāpat. Bet kur ir bet? Es nemāku izskaidrot, kāpēc. Pirmajos gados, 20. un 21. gadā viņas tika saražotas tādos kvantumos, ka tagad otrreizējā tirgū, piemēram, šī konkrētā mašīna ir 21. gada rudens mašīna, divgadīga šobrīd, ja, ar nobraukumu 18,000, respektīvi, nepilns 10,000 gadā nobraukusi, ja, svaiga mašīna. Vātzemē viņas ir pieejamas kā mazlietotas gadīgas, divgadīgas, nevis simtiem, bet tūkstošiem. Ja. Cilvēkiem iesaka ieskatīties mobilo deto, izdrē 3 sadaļu, ja, tur no tā piedāvājuma var apjukt, ja, viņš ir mega liels. Ir otrreizējā tirgu mašīnas, kas trūkst, šis ir modelis neskapēc, kas netrūkst. Un cenas atkarībā no komplektācijas, principā dzīvē divgadīgai mašīnai, kas nav nobraukusi ne 100, ne 80, ne 60,000 kilometru, ja, principā sākās Vātzemē no 20,000 eiro. Ja. Un šī te mašīna, neminēsim konkrēti, arī ir šajā pašā kategorijā. Un Latvijas klientam, kam šo auto mēs esam sagādājuši un Vātzemē iegādājušies, ja, tā tāme nepārsniedz vairāk par 25,000 eiro. Komats elektromobīls, protams, ar e-mobīlu var arī saņemt valsts atbalstu šai lietotajai mašīnai 2,250 eiro apmērā, kas arī sedz daļu, principā 5% no šīs te mašīnas iegādes izmaksām. Ja? Tā kā te vairs neiet runa par to, ka tev ir jābūt turīgam vai mega bagātam, ja te vidusklases cilvēks ar vidējiem ienākumiem šo te mašīnu līzingā var atļauties, un te nav ne 30, ne 40, ne 50. Ja? Un moderna mašīna ar daudziem gadžetiem,
Un sēdies un brauc. Teģu, mēs tā kā esam tos elektromobīļu testus taisījuši daudz, ja, un pa lielam tik līdz mums ir kāds neredzēts modelis, mēs mēģinām to savu sajūtu, kā saka, ar tavu video kameru nodot tautai, ja. Un testēts ir gan premium elektromobīļi, gan arī tāds saucamās value for money vai lētās desas, ja. Es teicu, negribu kādu modeli kritizēt, ja, bet ir mums bijuši Dacia Spring, ir mums bijis Renault Zoe, mums ir bijuši kaut kādi vecāki Leafi, ja. Un tad, nu jā, jāsaka laikam kā ir, jā, piesim pie vienādas cenu kategorijas. Renault Zoe, kas arī dzimusi ir tieši tādu pašu to mērķi būt value for money pieejamai ģimenes mašīnai, tad man gribās teikt, ka ID3 tādā pašā cenas kategorijā apmēram, jā, nu, uzvar vienos vārtos. Mums ir ietilpīgāka mašīna, parametri varbūt tie paši, jā, bet te salonā nav, lai gan nav te premium materiāli kaut kādas ādas atdaras, sēžam uz parastajiem beņķiem, jā, plasmas mums nav neviena lieka skaņa salonā, jā, nu tas vācietis tomēr nav šeit Mercedes, bet te ir salikts tā, ka viss ir komfortabli un klusi. Vācieši dizainēja šo mašīnu, ir dažas lietas, nu, kas ir izdomāts no jaunas, laiks parādīs, vai tautai vai patīk, bet es te paregoju stūri, jā, un es nebiju piefiksējis, ka mums šis te displejs un ātruma pārslēdz ir fiksēts uz stūras kolonas. Īstenībā neesmu redzējis nevienai markai, ka tā iet līdz, nu, ok, tāpēc viņš vienmēr ir vienādā attālumā un ērti pieejams. Un tad vēl tas ir, jā, lai kaut ko ietaupītu, lai būtu ērtāk. Tad man pārsteidz, tev būs jāpaliecās, kas man dizaina elements, lai ietaupītu ražošanas izmaksas. Mums ir tikai 2 stikla pogas. Varētu padomāt, ka te jaunai mašīnai būs tikai 2 stikli, bet nē, skaties, labā poga var vadītāju stiklu. Ja es piespiežu touch podziņu rier, tad tā pati poga var aizmugurējo logu. Nu, smieklīgi, mums ir ielikt viena touch poga, jā, bet ir aiztaupīta vieta un viena mehāniska poga mazāk dizainā, nu tāda sīkumiņa. Man te viena. Tev viena, nē, katram ir pa vienai, bet no vadītāja puses ir ietaupīts. Man šausmīgi daudzi klienti vispār, kas iekāpj modernos elektromobīļos, jā, uzreiz uzdod jautājumu. Mums princips ir tāpat kā parastam automātam, reku man ir burtiņi drive, neutral, reverse, jā, poga, parking, jā. Visi daudziem elektromobīļiem, ir sevišķi Volkswagen grupai, ir režīms B. Ko nozīmē tas nevis D drive, bet ko nozīmē B? Ko viņš tieši domāts, ja to es tev nepateikšu, man liekas, tas ir domāts Volkswagen valodā blue drive, zilā, nezinu, kāpēc nav zaļā, ja, bet ekonomiskā braukšana. Un tad vienādi sakot, ja mums mašīna ir drive režīmā, ja, tad pa lielam atlaižot gāzes pedāli, šī te mašīna bremzējās un slīd pilnīgi kā parasta iekšzemes mašīna. Ja mēs pārslēdzam ar ļoti vieglu pieskārienu uz B režīmu, tad mēs ieslēdzam šo te elektrotaupīšanas režīmu vai elektroreģenerācijas režīmu. Pātrinās mašīna pilnīgi tāpat, bet atlaižot gāzes pedāli, viņa uzreiz ar elektromotoru sāk bremzēt. Un tas atģenerē elektrību, te man arī maza skaliņa rāda, vai es tērēju elektrību, vai man elektrība ģenerējās šobrīd. Daudzi jautā no mūsu klientiem vispār par elektromobīļiem, cik tā reāli viņš ir izdevīgāks un tā tālāk, ja? Mēs neesam profesionāli autožurnālisti un nerēķināsim. Tas viss, protams, ir jāņem vērā šausmīgi daudz kritēriju, kā tu vērtē elektrības cenu, ja, bet tā degvielas izpratnē. Ja. Mums ir baigi forši, ka šai mašīnai since start, respektīvi, mums bija 10 km testa brauciens, mēs esam nobraukuši ar 23 kWh uz 100 km, bet baigi forši šai mašīnai nav izdzēsts long term rādītājs. Un tad šī mašīna, laikam, tas vēl
nevis laikam, bet jā, Vācijā uz pēdējiem 8900 km ar vidējo ātrumu 34 km/h, nu, kas ir tāda priekšpilsētas pat ātri, jā. Mums mašīna ir ēdus 21 kWh uz 100 km, jā. Citas ir eiro valūtā, protams, atkarīgs kā tu vādē, vai tu vādē publiskajā infrastruktūrā, bet piemērā, ja pēdējos mēnešos Latvijā vidējā biržas cena elektrībai 10–11 centi, un tu vādē šo te mašīnu mājās, plus vēl tev ir kaut kāds dinamiskais tarifs, kur naktī vēl lētāk, ja, tad tā ļoti rupi rēķinot, nav nepareizi teikt, ka tādā tīrā elektrībā šī te mašīna neapēd vairāk par 2–2,5 eiro naudas izpratnē uz 100 km. Ja. Protams, sīkuma apaug, ja, bet jebkurā gadījumā mums tagad rudenī, oktobrī atkal ir degvielas cena uzskrējusi augšā, ja. Elektrība vēl nav, neskrien no augšā, tā kā tas ikmēneša iegūms, iespējams, pareizi lādējot, ir ļoti ievērojams. Tās šodien bija stāsts par šo te konkrēto ID3. Ja jums interesē tāds vai kāds cits elektromobils vai arī parasts dīzeļa auto, mēs savu vietu neesam mainījuši. Nākat ciemos, mēs palīdzēsim jums sagādāt jūsu sapņu auto no ārzemēm.